Gribu sveikt visus Ogres pilsētas iedzīvotājus un arī novada iedzīvotājus tojošos svētkos. Jāņi šķiet ir katra Latvijas iedzīvotāja tāds labs laiks, kad atpūsties kopā ar draugiem. Un tā kā mēs esam Ogres uzņēmums, kas ražo Ogrē sieru, nu jau ar visām Eiropas Savienības atzīšanas apliecībām, gribam piedāvāt visiem pagaršot sieru Štelles sieru un izbaudīt prieku kopā ar viņu, ar šo te mūsu produktu. Un produktu klāsts mums ir plašs, gan no sāļiem sieriem, gan ar saldiem, un saldos sieriņus iesaka pamēģināt kopā ar svaigu blenderētām avenēm, kas ir fantastiski. Te mēs varam ražot, kā mēs redzēt, kā mēs vāram pieniņu mūsu katlā, lai varētu kur viņš mums tā neciņ maisījās? Tas ir tāds ķīmenes. Jā, te maisās sieriņš. Tas ir tieši jāņu. Tieši jāņu sieras, jā, mēs pašreiz tieši vāram pienu un pielikts klāt ir ķimenītes, lai varētu to visu sasniegt atbilstošā temperatūrā, uzvārot pienu un liet pēc tam jau tālāk. Tā, tikko mēs varam pievērsim ciet. Tur kaut kas saldējis. Te jau, jā, meitenītes jau pašreiz ir uzvārījuši jau pie masu, siera masa, kas būs ar dzērvenēm. Tas būs īpaši tiem mīļotājiem, kam garšo vairāk saldais siers. Tā ir vissarežģītākais process. Nu jā, te mēs dabūjam ar rokām nospiest, satīt, un redziet, kā viņš pēc tam liekam iekšā tādās paplātīties, apaļus bumbulīšus, saliekam visus smuki, ko varam, nākošo. Te mēs redzam jau gatavo produkciju, kas ir saražota šodien. Dažādi sieriņi, tiesa vēl ir tikko beidzies ražošanas process un persilāde ar kanēli, ļoti garšīgs saldais sieriņš. Te ir ar baziliku un kaltētiem tomātiem. Un jau reku mēs gatavojam speciāli jāņiem, ķimeņu sieriņu, gaiši dzeltenu, tādu smuku. Katrs Ogres iedzīvotājs nopērk pa jāņu sieram, tas nesīs lielu atbalstu mūsu uzņēmumam. Visu paņemt.